Lai iedziļinātos un izprastu izglītības jomā notiekošo, ir tapis jauns raidījums ar nosaukumu Gribējām labāk, sanāca izcili. To kanālā TV3 varēs skatīties jau šo svētdienu, bez 5–7 vakarā, bet šajā rītā tepat studijā ir raidījuma vadītājs un režisors Zorgus. Labrīt! 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 Par raidījumu nosaukumu uzreiz gribam ķerties klāt. Kad iesākam teikt, mums gandrīz jau mēle paslīd pateikt citādāk, vai ne? Ja mēs sakām gribējām labāk, nu sanāca, kā vienmēr mums gribētos teikt, kāpēc izcili, kur tur ir šī te vārdu spēle un domu spēle? Jūs esat ievērojuši, ka latvieši ģeniāli māk savu nograust. Mēs mākam jā. sevi nograust, katru bija latvietim labākais ēdiens. Jā, un Igaunijā viss labāk. Protams, un es kā daļais igaunis, starp citu, par to es saku, kā bišķi priecīgs. Bet princips ir tāds, ka mums laikam vajadzētu aiziet uz to, ka tikt ārā no tā nacionālā sporta veida sarkasma un aiziet uz to, ka mēs, ja mēs kaut ko kritizējam, mēs iedodam arī kaut ko pozitīvu. Un, iedomājieties, tu esi skolotājs un tu esi skolā, vai tu esi direktors un visu laiku par tevi kaut ko sliktu runā. Visu laiku, vai arī tā kā pa ziņām kaut ko sliktu runāt. Vai kaut ko arī pozitīvu teikt. Jo problēmas ir daudz, par to jārunā, bet ieliekam arī kaut kādu gaismas stariņu tajā visā iekšā. Raidījuma būtība ir tātad paskatīties savādāk uz izglītību vai tomēr pateikt, lūk, kāpēc jūs neesat izdarījuši to vai neesat izdarījuši to? Es laikam teiktu, ka mums ir bezjēdzīgi rakāties par to, es ļoti tautiski pateikšu, sūdu, tāpēc, ka mēs neko tīrāk netiekam. Mums vajag teikt kaut kādus risinājumus un virzienus. Tāpēc mums ir 8 raidījumi, un katrs, principā, ir veltīts kaut kam, ko, piemēram, vecāki var saprast, pēc kā saprast, uz kuru skolu bērnu sūtīt. Piemēram, ir jautājums par skolu reitingiem. Mēs kaut kādā brīdī mēdī, kaut kā jāmīd salīdzināt skolas, vai ne? Un tad mēs sakam, kur reitingos skolas ir tādas un tādas. Taču reitingi vispār neparāda, vai bērnām būs sekmīga dzīve. Tad, piemēram, ir Londonas ekonomikas skolas pētījums, pirmais raidījums par to ir veltīts, ka, ja bērns grib, lai viņiem ir laba dzīve, un vecāks grib, lai bērnam ir laba dzīve, tad skolā ir ļoti svarīga emocionālā sajūta bērnam un attiecības skolā. Viens raidījums, kur mēs runājam par fizisko aktivitāti, tagad telefoni bērniem atslēdz burtiski smadzenes. Burtiski fiziski mēs paliekam ļoti neaktīvi. Un tad mums viens raidījums, piemēram, veltīts tam, ka fiziskā aktivitāte ir fundamentāli svarīga, un lai vecāki neraksta bērniem zīmes, lai bērni tikai iet uz tām fiziskās aktivitātes stundām, un vēl tur viens ierosinājums ir sākt bērniem no rīta tās fiziskās aktivitātes stundas un tā tālāk. Cik būs sēriju, epizožu, kam tās būs veltīts, kādām tēmām tieši? 8 epizodes. Tēmas ir veltīts, piemēram, par skolu reitingiem, par to, ka tā emocionāla labsajūta ir ļoti svarīga, par vecāku un skolu miedarbību. Ir izcili piemēri Latvijā, kurus vecāki ar skolām uztais ideālas attiecības. Starp citu, ja ir sliktas attiecības vecākiem ar skolu, tad bērniem pazeminās akadēmiskās sekmes. Būtiski tas, kā loģiski mājās vecāks kritizē skolu, un bērnam tādu par to skolu, ko es uz to skolu iešu, ko es tur darīšu, un līdz ar to arī sekmes samazinās. Par fiziskām aktivitātēm ļoti liels jautājums, par dzīves prasmēm, ko būtu jāmāca skolā. Reku bija iepriekšējā sižetā jautājums par komunikācijas kļūdi, ja? Komunikācijas prasme. Es uzņēmumos daudz strādāju ar uzņēmumos ar vadītājiem un darbiniekiem. Komunikācija, piemēram, viņi būtu jāmāca skolā pēc būtības, ne? Un tā tālāk. Kas bija tāds, kas tevi visvairāk pārsteidz? Šo tu negaidīji. Zini kā, tu atceries, es savulaik biju televīzijā kaut kādu laiciņu, mēs bijām kopā un tā tālāk, un es esmu 14 gadus tagad izglītībā, un man pirms 14 gadiem, kad es iegāju izglītībā, man likās, kas tik 5 gados nenomainīsies, 14 gados nenomainīsies. Es nevaru teikt, ka ir palicis labāk. Un man ir aizdoms, ka pat ir aizgājis bišķiņu uz šķērmo pusi, tāpēc, ka dzīve ir radikāli kaut kur vēl aizgājusi uz citu pusi, bet izglītība kā ir palikusi, tur tā viņa ir palikusi. Visur vai teiksim, tomēr ir arī kaut kādas iestādes, kur iespējams tieši no šo pedagogu kaut kādas paši iniciatīvas tomēr ir savādāk nekā varbūt vairumā? Es teiktu, ka tāpēc arī mums tas sanāca izcili sadaļa, ka mums ir izcili cilvēki, ka cilvēki uz savu institīvu, uz savu zināšanu bāzes, uz savu pieredzes bāzi taisa brīnumus. Direktori, mācību iestādes ir dažādas NVO organizācijas, kas to dara, un viņi šobrīd, diemžēl, dara to par spīti sistēmai, nevis pateicoties tam, ka sistēma ir tāda, kas ļauj uzdziedēt cilvēkam. Kāds būtu tas ideālais mērķis, ko gribētos sasniegt ar šo projektu? Man liekas, ka viena no lietām ir tas, ka būtu ļoti labi, ja zinātni ņemtu vērā vairāk izglītībā. Šis ir tāds paradoks, bet izglītībā bieži vien neņem vērā zinātni, numur 1. Un numur 2, ka varētu atrast veidus, kā izglītībā ieviest ātrāk un laicīgāk to, ko, teiksim, jau aprobējuši ar Amerikā, Somijā, Singapūrā un tā tālāk. Mums kaut kā paiet 5 vai 10 gadi, un tad mēs sākam par to domāt. Kaut kādas lietas jau tiešām Igauni reāli ir ieviesuši jau, un mēs vēl pat neesam ķērušies klāt. Bet
saturs, teiksim, būtu interesants arī tai pašai ministrijai un valdībai pavērot un varbūt aizdomāties? Tur ir vēl viens sarežģīts jautājums par politiķu neizpratni. Par to mums ir mūsu priekšpēdējais raidījums, 7. raidījums par politiķiem, kas nesaprot izglītību. Un iedomājies, atnāk ministrs, kurš neko nesaprot no izglītības, un viens no raidījumiem veltīts tam, ka viens no bijušajiem augstiem izglītības ministrijas ierēģiem pasaka, ka es viņam pasaku konkrētu ministru, ko es zinu, man ar to ministru bija saruna, kaut kāda savulaik tāda personiska saruna, un es redzu, ka tas cilvēks nesaprot izglītību. Tiešām viņš nesaprot tēmu vispār. Un tad tas izglītības ministrijas ierēdnis saka, nu jā, viņš jau netika iecelts, tāpēc, ka viņš saprot. Viņš tika iecelts, lai palīdzētu bīdīt finansiālās lietas. Tātad ļoti, ļoti smaga tēma, kur politiķi nesaprotot izglītību, kas ir ārkārtīgi sarežģīta tēma, vienkārši viņi ir iecēluši cilvēkus tikai tāpēc, lai tai pārstāvētu viņu intereses. Nu, tad vēl vienreiz atgādinām, ka raidījums Gribējām labāk sanāca izcili no 10. marta, tātad svētdien vakaros kanālā TV3, 18:55, vai arī, protams, jaunākās paudzes televīzijā GO3. Paldies vēlreiz šajā rītā. Un tavs vēlējums, tavi ceļa vārdi varbūt ar kādu prātu atvērtu, es pieļauju, ir jāskatās šis raidījums. Mums ir jāmeklē visu laiku risinājumi, lai mums sanāktu izcili. Mums vienkārši vajag izcili, pareizi. Paldies. Komunikācijas un apzinātības treneris Zorgos bija ar mums šajā rītā.